Es strādāju Lizuma vidusskolā. Mācu sociālās zinības 5. un 6. klasē, vēsturi no 6. līdz 12. klasē un paralēli arī vadu teātra studiju. Kā pirmais veiksmes stāsts ir darbs pie skolas attīstības plāna un vīzijas. Tagad es atnācu uz Lizuma vidusskolu, mans uzstādījums nebija iet iekšā skolā ar mērķi visiem teikt, nē, jūs nepareizi darat, es tagad zinu, kā darīt pareizi. Es tā negāju. Pirmais, ko es darīju, pirmajā pusgadā, es iepazinu sistēmu skolas, iepazinu skolātājus, kolēģus, iepazinu arī skolēnus. Un pusgadu laikā man veidojās priekšstats par to, kā skolai vajadzētu attīstīties turpmākajos gados. Un katra skola izstrādā strateģisko plānu 5 gadiem. Un man radās idejas, kuras varētu papildināt tieši šajā attīstības plānā. Un es skolas direktorei rakstīju vēstuli. Un toreiz biju slims. Tā jau es būtu tā. Es tiešām esmu kļuvis par šīs skolas patriotu. Man liekas, ka tur ir manas sirds iekšā. Un man nav svarīgi, man ir svarīgi, kas notiek šajā skolā un kas notiks ar šo skolu. Un tādēļ es ieteicu risinājumus tādām, manuprāt, problēmu jautājumiem, par ko skolai vajadzētu domāt tādā dziļākā līmenī. Un tad viena tāda sfēra bija vidusskolas statusa saglabāšana, jo tā ir lauku skola, un katru gadu mūsu klasēs vidusskolas skolēnu skaits samazinās. Es izteicu savas idejas, kā mēs varētu pievilināt skolēnus tieši uz Lizuma vidusskolu. Otra ideja, par ko es uzskatīju, ko nepieciešams uzlabot, tās ir attiecību modelis skolēns, skolotājs un vecāki. Ikdienā satiekoties ar vecākiem, sapratu, ka viņiem ir ļoti maz skaidrības, kas notiek skolā, un viņiem ir stereotipi par skolotājiem. Un es uzskatīju, ka tas ir jāmaina un ka viņiem ir jābūt kā aktīvai sastāvdaļai. Un šīs manas prasības tika arī akceptētas un ir ieliktas attīstības plānā.